Tātad vingrošanas elementu tests mums sastāv no 4 daļām, un pirmā daļa ir pievilkšanās. Pievilkšanās ir mērķis uztaisīt maksimālu atkārtojumu skaitu vienā kārienā, un tam ir dots laiks 3 minūtes. Viss sākās ar to, ka sportists uzlec uz stieņa, ieņem kārienu pozīciju, un tiklīdz tiek palaists laiks uz taimera, mēs uzsākam pievilkšanos, kas norit sekojošā secībā. Tātad mums ir virsstvēriens, ķermenis ir kārienā, un bez inerces mēs veicam pievilkšanos, līdz zods ir pāri stieņa līnijai. Un tad, kad sportists pilnībā iztaisnojas, tiesnesis ieskaita atkārtojumu, un tikai pēc šī atkārtojuma ieskaitīšanas mēs varam uzsākt nākamo pievilkšanos. Un šādā secībā sportists veic maksimālo skaitu vienā tvērienā, cik viņš uz to brīdi ir spējīgs veikt. Ja tu nevari veikt vismaz vienu pievilkšanos, tad ir atvieglotā versija, kur tu vari veikt, lai uzstādītu savu rezultātu šajā elementā. Tātad tu ieņem ērto roku platumu, arī virsstvēriens, un ērtā veidā nonāc starta pozīcijā, kur zods ir pāri stienim, un mēģina noturēt šo augšējo pozīciju maksimāli ilgāko laiku. Ancis demonstrē. Un tad no šī brīža mēs uz taimerīšu paņemam laiku, un kamēr zods ir pāri šai līnijai, tikmēr laiks skaitās, kad zods nolaižās zem līnijas, un mēs piefiksētu laiku šajā brīdī. Un tad, attiecīgi, tavs rezultāts būs nevis atkārtojuma skaits, bet laiks, kas uzstādīts karājoties ar zodu pāri stienim. Otrais elements mūsu vingrošanas testā ir takolts uz paralētēm. To mēs veiksim no 3. līdz 6. minūtē. Tātad dotas ir 3 minūtes, lai uzstādītu maksimāli ilgāko laiku šajā vingrinājumā vienā piegājienā. Paralēšu platums jānovieto tā, lai starp rokām un kājām būtu brīva vieta, tātad neskartos rokas klāt pie stilbiem. Roku novietojums ir tieši pa vidu paralētēm, un nepieciešams noturēt atceltas kājas priekšā šajā līnijai, kas ir paraleši priekšējā līnija. Ancis ieņem pozīciju, es ar taimeri startēju laiku, un tātad ilgākais laiks, ko viņš var noturēt, nepieliekot kājas pie zemes, nenokrītot no paralēši ieņemtās pozīcijas, būs šis rezultāts. Ja tomēr nevar ieņemt pozīciju un noturēt uz paralētēm, ir arī atvieglotā versija, kur var veikt šajā testā. Tātad ir šī zilā līnija, tev ir jāapsēžas vienā pusē līnijai, tātad gurns ir vienā pusē, un kājas atrodas otrā pusē, roku novietojums ir priekšā līnijai, un tad kāju atcelšana, startējot taimeri, un maksimāli ilgākais laiks, ko var noturēt šādu pozīciju, nepieskaroties pie zemes un nepieskaroties pie šīs līnijas ar kājām. Ja, un attiecīgi laiks tiek fiksēts tad, kad kājas nolaižās uz grīdas. Trešais elements mūsu vingrošanas testā ir sitapi, tad piecelšanās sēdus no guļas pozīcijas. Šis uzdevums noritēs 4 minūtes un tiek sadalīts 8-20 sekundžu nogriežņos. Tātad tāpatas princips. 20 sekundes strādājam, 10 sekundes atpūšamies un šādi 8 nogriežņi. Ļoti būtiski ir šī pozīcija, tad mēs novietojam ripu, pēdas atrodas kontaktā ar ripu un papēži atrodas uz grīdas un ir savienot. Purngals var izvērst nedaudz vai nu kopā, vai nu uz āru, bet galvenais ir papēži ir savienot, atrodas uz grīdas, purngala pieskarās pie ripas. Vērts pieminēt, kad katra intervāla sākuma pozīcija ir guļus uz grīdas un tiklīdz aiziet laiks, no šīs pozīcijas mēs uzsākam savu pirmo atkārtojumu. 4. un noslēdzošais no vingrošanas elementu testiem ir atspiedieni. Atspiedienus mēs veiksim katras 5 sekundes un mēģināsim sasniegt maksimālu atkārtojumu skaitu. Līdz ar to laiks šim testam nav limitēts. Sportists iesākot uzdevumu ieņem planka pozīciju, tad roku platums ērtākais roku platums, kāju platums arī ērtākais, un mēs novietojam ķermeni paralēli grīdai saslēgtu. Kā šī pozīcija tiek ieņemta, sportists nedrīkst šajās atpūtas pauzēs izmainīt pozīciju. Tātad nedrīkst pacelt gurnu, nedrīkst mainīt roku platumu vai plaukstu novietojumu. Būtībā šis planks, kā tas sākumā tiek ieņemts, tādā ir jānoturās visu uzdevumu. Uz katrām 5 sekundēm tiek dots signāls, hop, un uz signālu tiek veikts viens pilns atspiediens, pēc tam atpakaļ ieņemot šo planka pozīciju un gaidot līdz nākamajam signālam, un tātad katrs signāls uz 5 sekundēm. Hop! Un būtībā šis uzdevums iet tik ilgi, cik sportists vairs nevar noturēt planku vai nevar izcelties no šī atspiediena. Bet runājot par pašu atspiedienu daļu, mums interesē, lai krūtis pieskarās pie zemes. Tāpat laikā
viss pārējais ķermenis, tad stilbi, ceļgali ir atrauti no grīdas un ceļoties augšā, mēs noturam šo pašu planka līniju. Tātad, kā Ants izskatītos, ja mēs uztaisītu saucamo čūskiņu, nolaižamies lejā, izspiežam krūtis, izceļam gurnus. Tātad šāds atkārtojums mums neskaitās. Mums skaitās tikai smukie atkārtojumi, kur mēs spējam saglabāt skaistu paralēlu līniju. Ants parāda vēl vienu smuku atkārtojumu. Arī atspiedienu daļā ir atvieglotā versija. Ja nevar veikt pat vienu atspiedienu balstā guļus, tad tā vietā tu veiksi planku riņķos. Arī šeit nosacījums ir ieņemt tādu pašu stabilu planka pozīciju, kur ķermenis atrodas paralēli grīdai. Ceļgali ir iztaisnoti, gūža ir iztaisnota un riņķi atrodas precīzi zem pleciem. Un būtībā tiklīdz mēs paņemam šo te taimera laika atskaiti, jānotur maksimālais iespējamais laiks, saglabājot šo te startā ieņemto pozīciju plankā. Mūsu svārcelšanas testi sākās ar spiešanu guļus. Spiešanai guļus ir dotas 6 minūtes, un mērķis ir sasniegt viena atkārtojuma smagāko svaru. Sportists drīkst taisīt, cik atkārtojums viņš vēlās, tad mums interesē tikai viens smagākais, viena atkārtojuma cēliens no tiem. Runājot par tehnisko izpildījumu, rokas drīkst izvēlēties ērtāko platumu, tātad pēdām ir jāsaglabā kontakts ar grīdu, sēžai ir jāsaglabā kontakts ar soli, un tas attiecās kā uz atkārtojumu uzsākšanu, tā visa atkārtojuma laikā. Sportists sāk ar stieņa izcelšanu no statīva, tas viņam jāizdara pašam, un no šīs pozīcijas tātad mēs veicam pilnu vienu atkārtojumu ar stieni pieskaroties pie krūtīm un pabeidzot iztaisnojot elkoņus un attiecīgi novietojot stieni statīvā, ko drīkst palīdzēt izdarīt tiesnesis. Mazākais svara pievienošanas solis, ko drīkst veikt sportists, ir 1,25 kg ripiņa katrā pusē, tātad pat 2,5 kg. Palielinot svaru, šis ir mazākais solis, pa kādu drīkst kāpties uz augšu. Taču sportists drīkst šo 6 minūšu laikā izvēlēties savu sistēmu, kā sasniegt šo te vienu smagāko atkārtojumu. Ants parāda vēl vienu labu atkārtojumu. Tātad paši izceļam, pieskaramies ar stieni pie krūtīm, pabeidzam atkārtojumu. Atkārtojumu laikā pēdas ir uz grīdas un sēžu neatraujas no sola. Otrais no svarcelšanas uzdevumiem ir pietupiens ar svaru stieni uz muguras. Tad Ants demonstrē, arī šim uzdevumam ir dotas 6 minūtes, un no spiešanas guļus, tātad nākamās 6 minūtes mēs uzreiz pārējām uz pietupienu. Tātad pietupiens, attiecīgi atkal sportists var veikt savu sistēmu, kā viņš sasniedz šo te vienu smagāko atkārtojumu. Ko mēs šeit ņemam vērā, tad ir ērtākais kāju novietojums, svaru stienis ir uz muguras, un mēs skatāmies, vai pietupiens ir pietiekamā dziļumā. Tad mēs šī rekomendācija ir aptuveni 90 grādu leņķis, lai mums ir vismaz. Tātad ideālajā variantā mums gurnu šis te punkts atrodas zem ceļgala augstākā punkta, un pēc tam pilnībā jāspēj pašam piecelties stāvus un novietot stienas atpakaļ statīvā. Arī šim uzdevumam, kā es iepriekš minēju, ir 6 minūtes, un mums interesē tikai šis te viens smagākais cēliens. Un noslēdzošais trešais elements svarcelšanas testā mums ir jauda, tātad raušana, stieņa raušana no grīdas uz pleciem. Arī šim uzdevumam ir dotas 6 minūtes, un tieši tāpatās kā abos iepriekšējos uzdevumos, arī šeit minimālais svara pielikšanas solis ir šie te 1,25 kg katrā pusē, jeb 2,5 kg kopā. Tātad Ants demonstrē raušanu no grīdas. Šeit mums ir būtiski, lai uzsākot katru atkārtojumu stienis atrodas pilnībā uz grīdas. Mēs kustību veicam vienā kustībā, neapstājoties gurnā, tātad raušana uz pleciem un augšā nofiksējot, tātad mums ir elkoņiem jāatrodas priekšā stieņa līnijai un jāiztaisno gan gūža, gan ceļgala, tad mums jāstāv vienā taisnā līnijā ar fiksētu stieni. Parāda Ants, kā izskatās šis te atkārtojums, kur mēs apstājamies gurnā, tad šāds atkārtojums mums neskaitītos. Šādi no kāriena raut šoreiz mēs nevaram, tad mums ir jāiet vienā kustībā no grīdas. Drīkst izpildīt arī squat clean, tad squat cleans ir ar pietupienu, tad, ja šādi ir ērtāk, tad mēs varam ieiet pietupienā un pēc tam pabeigt kustību ar kājām. Arī šeit tie paši standarti saglabājas, augšā jābūt pilnīgi noslēgtai pozīcijai un jāsāk no grīdas. Arī šeit, tāpat kā iepriekšējais uzdevums, mums interesē tikai viens smagākais cēliens, ko izdodas veikt šo te 6 minūšu laikā. Trešais un noslēdzošais tests ir izturība. Mēs 10 minūtes pavadīsim uz asolbaika un centīsimies savākt maksimālo kaloriju skaitu šo 10 minūšu laikā. Pirms starta sportists atrodas ar kājām novietotām šeit uz metāla paliķiem, un tiklīdz mēs dodam starta šāvienu, aiziet starts, un mēs sākam šo te 10 minūšu braucienu, kurā mēģinam savākt
maksimālo kaloriju skaitu. Tieši tik vienkārši un efektīvi.